klātesošie. Ziemassvētku tuvojas ne tikai mums, bet arī Rūķu mežam. Tiek gādātas dāvanas, postas mājas un domāts par svētku mīlestību. Diemžēl Rūķu bērniem mācības vēl nav beigušās, un viņi mācīties nemaz negrib. Tāpēc apstīsimies, kas notiek Rūķu skolā. Utriķa mājoklis. Utriķis ērti iekārtojies krēslā, dzer tēju un pārskata savas piezīmes grāmatiņas. Tā, kas man vēl te ierakstīts? Sagatavot pārbaudas darbu buršanā. Jā, to es esmu izdarījis. Kas tad vēl? Izlabot. Pārāk maz burti nevar izlasīt. Izlabot mājas darbu sēņu zinībās. Sēņu zinībās. Jā, to es izlaboju. Kas tad vēl? Lielā. Kas tā par modi rakstīt tik sīkiem burtiem? Neko nevar salasīt. Lielā tīrīšana. Ko es ar to būtu domājis? Kāds atcerējums? Tādu dīvainu nosaukumu? Nē, tas nav viss nekāds atcerējums. To es sevi uzrakstīju. Lielā tīrīšana. Rīt noteikti sākšu. Nē, sākšu to līdzi. Ar ko lai sāku? Sākšu par skati. Gudriks iesteidzis iekšā, nes ārā dažādas mantas, tīra ar slotiņu, ka būtu vienu. Ziedīta, Rasiņa un Jurģītis nāk uz skolu. Labdien! 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 Skolotāji, kāpēc tas ir daudz putekļu? Tie ir ziemas putekļi. Bet skolotāji, vai mēs mācīsimies? Mācības? Vai tad jau nemaz nepagūst? Skolotāji, jums ir vaļā lielā tīrīšana? Iet. Mēs palīdzēsim. Ko lai ar jums iesāk? Nu labi. Urā! Nemaz nepūlēties apakšā, jo plaukti jau es sakārtoju. Bet skolotāji, tur vēl ir netīrs, ka tīri kārtīgi. Nu labi. Uzmanīgi ņemat visu ārā un liekat uz galvu. Skolotāji, kas tas tāds ir? Tas varētu būt tāds apsveikums uz manu 300 vai 400 dzimšanas. Kas tā pa mazu grāmatu? Neko nevar salasīt. Dodiet, es palīdzēšu. Rūķu slepeno gudrību grāmatu. Redz, kur tā ir. Es domāju, kurš to esmu nolicis. Tā ir ļoti svarīga grāmata. Skolotāji, tu vēl vien apteiks. Ai, ātrāk met to laukā. Kaut kas grab. Grabu? Liec uz galvu, paskatīsimies, kas tur iekšā. Re. Kas tā tāda? Tā taču ir mana piparkūka Polija. To man uzdāvināja pirms 100. Nē, pirms 250 gadiem. Tagad Polija stāvēs goda vietā. Tā. Čāmas istaba. Čāma beidzas ēst. Viņa sejā no grūtsirdības nav neviņas. Priecīgā pacelātībā viņš grozās pa pultu, grīžam ieklausās un sasniedz. Nu, Čami, vai paēd? Vēl ievārīju gribēs? Nē, lociņu. Lociņu? Jā, zīmuli arī. Čami. Drīz būs tārkšķi arī klāti. Te tev būs lociņš un zīmums. Ļoti jauki. Tur noteikti ir valprīts ar bērniem. Lai ātrāk bērns iekšā. Tikai neuztraucies, Čampiņ. Dīvaini.
Vai tad es uztraucos? Šēmrīt nesaprot, ka izgudrošana nav uztraukšanās. Sveiks, Čāma! Labdien! Sveicināti! Dzirdēju, ka tev kāda slimība uzkritusi. Vai varam tev kā palīdzēt? Nē, vīrienieki, sēž nost. Es tik sastēju kāju. Bet, zināt, ko es izdomājis? Sāku saprast, ka tāds rūts kā es ar izdalām prasmēm izgudrošanā, tāds rūts ir milzīgs retums. Jā, diezgan. Bet es neesmu skautīgs. Nē, te pavisam neesmu. Un tāpēc es ar savām zināšanām vēlos dalīties. Bet kā? Es dibināšu izgudrotāju skolu. Izgudrotāju skolu? Jā, tāpēc man ir vajadzīga jūsu palīdzība. Jurģi, ko jūs uz skolā darāt? Prasa kā jocīgs. Mēs mācāmies. Bet kā? Skolotājs kaut ko parāda, pastāsta. Mēs pierakstām. Un tad viņš mums uzdod mājasdarbus. Nē, tas ir garlaicīgi. Kāpēc garlaicīgi? Mēs daudz ko jaunu uzzinām. Mēs mācāmies par krāsām, ezeriem, par senām valodām un arī par buršanu. Par buršanu? Ko tad jūs tur burat? Piemēram, konfektes pārvēršam dzēžģinījās. Nu, jā, tas jau nav nekas interesants. Skolā vajag darīt kaut ko radošu, kaut ko neparastu. Čāma, tev nepatīk kārtība, lūk, kur vaina. Man nepatīk kārtība. Man ļoti patīk kārtība. Bet vēlos, lai tā būtu neparasta kārtība. Kur tu esi redzējis neparastu kārtību? Man tāds būs. Bet ar ko lai sāk? Ar stundu sarakstu. Ļoti labi. Pirmā man būs kosmiskā izgudrošana. Kosmiskā izgudrošana. Otrā paradīgu saskaldīšana atomos. Paradīgu saskaldīšana atomos. Trešā ievārīja mēšana. Labi dzirdējies, kas tad tā par stundu ievārīja mēšana? Nekā tu nesaproti. Ievārīja. Īpaši, ka ābeļu ievārīja mēšana. Veicina radošo domāšanu. Urā! Dzirdējies, tā man tāda skola galīgi nepatīk. Tu izlaidīsi savus skolēnus. Neizlaidīšu, jo manis būs cītīgi jāmācās. Jurgi, tu mācītos pie manis? Trešajā stundā noteikti. Nu, varbūt pārējiem arī nāk. Tā, stundas saraksts. Tālāk. Un tālāk jūs ķersiet tēju. Bet tu, Čammiņ, tāds galīgs apgulējies. Tev tāda gulēšana nemaz nenāk par labu. Kā? Gluži pretēji. Es esmu sapratis. Un Valfrīds bērnam palīdzēs. Man būs izgudrotāja skola. Izgudrotājs skola? Ko tu var izgudrotājs skolā izgudros? Piemēram, rūkšpiena raķeti. Rūkšpiena raķeti. Un kā viņa lidos? Kā? Pavisam vienkārši. Degvielas tvertnē ieliek labi daudz rūkšpienu un draugu, kurš izšķīnās siltā ūdī. Rūkšpiens rūkst. Kamēr jūs sprākst? Nē, rūkšpiena gāzes un raķetes priekš. Kamēr rūkušpiens izbeigts? Nē, rūkšpiens nevar izbeigties. Laika laikam, ka jāiet mazliet drauga. Čammiņ, rūkšpiena raķeti, tu jau izgudrot pagājušo nedēļu. Ko es varu darīt mums mājās maz drauga? Dzeriet tēju, drīz atpūš cepļus. Bet ar aviņu ievārījumu? Dzirdējies, Čāma. Kur tu rīkos savu skolu? Šeit. Šeit? Nezinu, gan ko par to teikšu Čamarīt, ja tu katru dienu rūkšpienu raķetes izgudros. Kāda te būs grīda? Katru dienu nē. Man padomā vien citu plānu. Ar savu skolēnu palīdzību es. Lūdzu, taču kā esam. Es mazliet jāsāk pāriet. Es izuršu 4 caurumus šeit un šeit. Bet kāpēc? Ja nāks pie manas skolā, pats varēs urbt. Dzirdējies, Čāma, es neļaušu Jurģītim šeit urbt caurumus. Sabojā grīdu. Tā nav sabojāšana, bet uzlabošana. Zemē ir ļoti daudz siltuma. Par šiem caurumiem zeme apsiltīs māju. Urā, urpsim caurumus! Vai tad tiešām nevaras urpšanu? Mēs te Jurģīt urpsim. Norunāts? Tevis tāpat neuzņems izgudrotājs skolā. Uzņems. Es māku māku. Tu neizturēsi iestāju eksāmenes. Izturēšu. Jurģīts noteikti izturēs. Ēdiet cepļus. Bet man būs izgudrotājs skola. Un mēs taisīsim rūgušpiena raķeti. Ne tikai. Man prātā ienāca
dinamīta panna ar tādu ļoti labi varētu teikt cepumus. Nu, čami, beidz. Murkšķu mājās tiek gatavot garšīga marmelāde. Bet Rūķu meža saldumu veikaliņa īpašniekam Murkšķim ir kāda nopietna problēma. Nu, re, ja čāmi nebūtu pagādājis šīs burvīgās kastītes, kur mēs tagad visu saliktu? Bērni, pasteidzieties! Drīz ieradīsies Murkšķis, un viņš gribēs saņemt solīto. Nesajauciet, meitenes! Vai tā ir ābolu marmelāde? Jā, ābolu marmelāde. Redz no vidzemes kastītē. Jurgi, ko tu tur liksi? Pārgalas kastē ir tā taču sērviņu marmelāde. Neaugšojies, tā ir ķiršu marmelāde un jāliek vidzemes kastītē. Tas būs Murkšķis. Sveiki, bērni! Labdien! Nu, nogaršo, varbūt nemaz nebūs gana labi. Cik tad ir? 100. Kopā? Nu, nē, 100 vidzemes, 100 zemgales, 100 kurzemes un 100 latgales. Kopā 400, kā bijām vienojušies. 400 kastīšu šo brīnišķīgo marmelādi, kuru ēdot par mēli. Mēs visu sasaņosim un varēsim vest uz veikalu. Es domāju, mums labas Ziemassvētku dāvanas. Jā, uz veikalu. Godīgi sakot, man ar veikalu tā bēdīgi. Kā? Bet tevi neviens nenāk? Un es jau tev varētu pateikt, ka... Bērni aiziet visu saskaitīt, un lai nebūtu nekādu kļūdu. Es skatīšu pirkli. Es atdos. Nāc, Murkšķis, pastāsti man visu. Un klausies, manī uz veikalā pārāk daudz sieviešu. Tot nu gan. Es, piemēram, uzskatu, ka vīrieši nespēj novērtēt saldumu īstoties. Ja tā būtu, nevar iedomāties, kādu nieki jau mums nopērk. Vienmēr man iztaujā, kā tu jūties, tev nav vientuļi. Padomā, man un vientuļi. Tik daudz darba, visi rēķini un papīri. Man vienkārši neatliek laika par vientuļi. Kā Murkšķim? Man izlikās, man nekad neizliekas. Dorte, lūdzu, palīdzi man! Lūdzu! Man nebalstīt viņu jādara. Runā! Apsviež uz veikalu. Silvija!
visi sādas sievietes, viņi dīvaini iztaujāja. Nu skaidrs, viņas grib precēties. Kā precēties? Burči taču negrib precēties. Kāpēc tu tās sievietes ievedāši? Nu, es jau arī nesaprotu. Viņš atnāk ar galvu nelētīgs. Mums vajadzētu steigties pie palīgā. Dēļas vajadzētu, gan? Tiesat jūs, es tā uztraucos. Neuztraucies, mēs tev palīdzēsim. Tikai pasaki, kas mums jādara. Kas jādara? Es jau pats nezinu, kas jādara. Es cerēju, ka jūs man kādu padomu dosiet. To mēs varam. Jā, to mēs varam. Kad no sākuma vajadzētu redzēt, kas īsti notiek. Nu, protams. Ak, nē! Tur jau atkal! Slēpieties, slēpieties! Es jūs paslēpšu! Vieniet tur iekšā! Ko es tur darīšu? Neko! Sēdi un klusē! Tikai? Klausies, Alfrīd, tu burtu māki? Nu prasi kā tāds. Visi rūti taču māki burtu. Jā, pareizi. Var sasaldēt, varēsiet? Jā, protams. Nu, tagad es sāku runāt par ledus gabaliņiem. Saldēt nos. Tad sarunā. Sveiki, Emastan, sveiki! Cik daudz jaunu lietu veikalā? Vītzemes marmelāde, burzemes marmelāde. Jā, dzīve pilna ar jaunumiem. Un arī veikaliņš no tāds tie ir jauks tikai. Kas tikai? Nostājies. Tāds paīsāks, tu esi gan nekas. Un arī saldumi tev labumā nenāk. Nekas. Vai varu jums labāk piedāvāt limonādi ar ledus gabaliņiem? Paldies, bet ko mēs augstā laikā dzeršu limonādi ar ledus gabaliņiem? Bet vai būtu vai ledus gabaliņiem? Nu, ko tu pļauj, murkšķi? Es taču neesmu kurla. Ai, nu tiešām, Lukšķi, nu ko tu pļauj? Ai, pareizi. Gabalā vērties vienā gabalā. Bet tā taču ir Emastan. Jā, arī viņa. Ko viņa? Jūs nedzirdējāt? Viņa man izpētīja tā, it kā gribētu pārdot. Pārdot? Nē, apprecēt. Ko? Apprecēt? Nu, ko tad es tādu briesmīgu pateicu? Pats jau vilka avīzē to sludinājumu. Es? Jā, tu. Pagaid, ko es parādīšu? Muļķības, es, protams, kā brīdis. Un izlasi. Izskatīgs jaucins lūķis, vislabākajos gados. Murkšķa veikala galvenais sagādājums. Grib iepazīties nopietnos nolūkos ar sava gada gājuma dāmām. Tas ir skandāls! Jā, tas ir skandāls. Tas ir vairāk nekā skandāls. Viņš man dabūs. Čalma, te Murkšķi zvana, ātri skrien uz veikalu, uz visātrāko. Es vairs nekā nesaprotu, Murkšķi. Vai tad tu nebija pats, kurš ielika avīzē to sludinājumu? Nē. Kāds Murkšķi? Kas tas tāds? Kas tas tāds? Ai, avīze. Tu nesūti avīzi, nekad redzēsi? Jā, bet kas te rakstīts? Te? Tās ir mans sludinājums. Tas te cik labi uzrakstīts. Jā, tik labi, ka visas dāmas nāk uz manu veikalu. Jau. Kāpēc viņi manī nenāk? Tāpēc, ka tā adrese tur nav minēta. Tik daudz nepatikšanu man esi sagādājis. Tu dzirdējies, Dorotei? Vai tie vīrieši nav jocīgi? Precēšanās viņiem esot nepatikšanas. Es laikam iešu. Pagaidi, es te pierakstīšu adresi. Ak, rūti, nestarpiet karstu. Nu, ko lai es tagad daru? Nes. Ak, jūs karstās putras stērpēt. Precēšanās, tā ir nopietna lieta. Tas ir brīnums, vai ne, Valtīgi? Tas ir brīnums. Jūs, ka šajos svētkos par mums
sludinājumu palīdzību Čāma pirms pašiem Ziemassvētkiem tiek pie sievas. Atklājas dīvainas lietas. Kā? 27 kastītes 7. Nē, tā ir marmelāde. Nē, man tas te kaut kur bija karamels. Ak, šausmas. Galīgi viss esmu sajaucis. Jāzvana Čāmam. Halo, Čāmam, te murkšķis. Ātri skrien uz veikalu. Man te inventarizācija. Un tas ir tad, kad tu visu kārto. Inventarizācija. Ātri skrien šurp. Murkšķis, gājiet. Viss kārto. Tā. Kas tev tas tāds? Šitie ir kalkulātori. Izpaldies visu un kā saskaitīt. Tas labi. Es jau vairs nezinu, no kura gala sāk. Jā, liksim visu lielā galva. Jā, tā būs labi. Tā, saskaiti inventarizēkļi. 1, 2, 20,283. Ko? Cik? 20,283. 20 var būt. Kas tev ar tādiem skaitļiem izkaut? Kā tu vispār kaut ko saprot? Kā tu vari vadīt veikalu? Vajag lapiņas. Domāju, tu apgājies vispār nav. Jā, komats. Kā 20,283. Kāds komats? Zepīri? Nē, kādu nesaprot. Mans kalkulātors tikai sāskar, tad arī nosaka nolietojumu uz koeficientu. Nolietojumu uz koeficientu? Kas tas tāds? Labi, saskaitīsim tevi ar parasto kalkulātoru. Nu? Redzi, viens murkšķis. Interesanti zināt. Cik tu te murkšķu vēl bija? Mēs saskaitīsim tevi ar rūģu kalkulātoru un sanāk pavisam cits skaitlis. 0,89. Tu saki, ka tas ir 0? Nē, es neteicu, ka tu esi 0. Bet tu nu pateici? Nē, es teicu 0,89. Ko tas nozīmē? Nu, tas nozīmē, ka par 11% esi nolietojies. Pats tu esi nolietojies. Skaitē parastajiem kalkulātoriem. Labi, kā brīvi. Sanāk 21 kastību. Cik jauki. Labi, Zefīrus būsim saskaitējuši. Skaiti marmelādes kastītes. Dinamīts. Kāds dinamīts? Te ir viena kastīte. Tas šā maz dinamīts. Tu teici, lai mēs visu liekam uz lielā galva. Šausmas. Es varu vaļā. Nē, ārkārt. Es nezināju, ka dinamīties ienetot skaistos papīrus. Tās tik ir manas končas. Nogaršo. Tā ir garšīgi. Nezināju, kāpēc viņa dinamīti nosaukt. Tāpēc, lai pats neapēst, es tak nekad nevēršu kastīties, kur es rakstīts dinamīts. Šķiet, kad inventarizācija var būt. Pagaidi. Tikai kastīti. Nē, dzīvoļi. Pagaidi. Piektīta brīnišķā, slavu tev dzied. Tūru sev atzotē, tevi kā dzied. Čiecīta moderna, tev ezerā. Tos klūbu brīvi. Dzīvoļi šiepstīte? Jā, viņa man sākumā patika. Es tak nezināju, ka tie galvā naudas staigā. Tu taču nevienam neteiksi, vai ne? Atkārtoju. Nevienam. Nē, es nevienam neteikšu. Norunāts. Tas labi. Šķiet, ka tas arī viss laikam. Atgaidi. Tev viena kastīta, viņam ārfunetas. Interesanti, kas tur iekšā? Varam vaļā. Vēl končus. Labāks nomašot. Nē! Tev ir ģimene. Labāk es.
Skatieties, kā Ziemassvētkus.
Čemuri, nāc palīgā. Es arī gribu. Kas tāds? Šis ir mans jaunākais izgudrojums. Automātiskais gāzes nosūcējs. Tūlīt viss būs kārtībā. Vainas sīkums vienīgs. Es nospiedu nepareizo pogu, un mašīna sāk izsūtēt skābi no gaisa. Tūlīt viss būs kārtībā. Nu, kā tagad ir viegli un patīkami elpu. Protams, tagad es salētinu slāpu, zauču gaisā. Nevar ilgi mašīnu nerķāt. Kāpēc nevar? Ja gaisā valsts tīrs skābeklis, tad nedrīkstēs neko dedzināt, jo skābeklis deg. Tā, tagad pamēģināsim. Iedodiet kāds brīnums vecīt un sērpulcības. Jā, drošības pēc viss attiec sāņus. Dažreiz tāda slikta doma pati ielavās iekšā. Bet, pie darba.
Vecas domas, sliktas domas, ārā no mājas! Ārā no mājas! Veci mošķi, slikti mošķi, ārā no mājas! Ārā no mājas! Vecas domas, sliktas domas, ārā no mājas! Ārā no mājas! Veci mošķi, slikti mošķi, ārā no mājas! Nu tad tā. Tagad šiepsīt, ņem sēknociņus un ej iegus. Vai tu domā, ka tagad Eglīte iedegsies? Protams, kā es te stāvu. Šovakar Eglīte būs sēknu ugurīga. Tas nozīmē, ka tagad sēkni var sākt? Jā! Gonna do the twist and it goes like this. Let's twist again. Let's twist again. No ceļa redzēt, it nekā spēr soļus 3 klāts kupenā. Vai redzat, kā es nobiedies? Pat azotī mans sniegs iespraucies. Ar mais man piekrauts smags un blīvs, un nesais pats jau drusku stīvs. Vai brīnums, bērni, tad nu tas, ka nāciet noilcinājās. Manis gaida citu rādi, darba daudz vēl šovakar. Nāciet, bērni, tad nu priekšā, paraudzīsim, kas te iekšā. Pat vecam vīram kāds beņķi arī atnesīs. No es Nu, paldies, Rūs. Bet pagaidiet! Saka, mēs nevaram sākt bez direktoras. Jā, nu ir jau gan kāda kārtība un šur tur jāievēro. Nevar jau roķis. Viens un otrs un pat savu vecīs nevarētu zināt pilnīgi visu, kas pie mums notiek, vai reizi. Mēs taču varētu jums pastāstīt, kas pie mums notiek, lai jums tāds kārtīgās skats uz mūsu skolu, lai jums vairāk zināšanu, kas labs vesela gada garumā šeit noticis. Jā. Redzi, jūs man tā prausiet tagad, tad gandrīz puse mūsu Dobeles valsts ģimnāzijas skolānu saņem Ziemassvētkos dažādu veidu pateicības. Un tā kā to ir tik daudz, es lūdzu palīgā direktors vietnieks Kristīna Papula. Nu tad tā, mums jau tā roka ir iesildīta, sāksim ar tiem skolēniem, kas uz liecības ir nopelnījuši tikai un vienīgi labas un teicamas atzīmes. Kādas tās ir? 7, 8, 9, 10, 11, 12, nē, tas pārējās nē. Tā. Tikai uz labām un teicamām sekmēm mūsu skolā šajā pusgadā mācījās Līva Karlīna Barabota. Rīga Didrīsona no 8. sāklas. Pateicība Dženetai Evansonai par nomācību. Pateicība Rēzijai Grantai. Un Alisei Štālei. Un 8. B klases Patricijai Keitai.
grupiņā diezgan paliela. Man ir tādiem skolēniem, kuriem drusku, tur daži 0,0 kaut kas ir pietrūcis, lai būtu diploms par tikai labām un teicamām atzīmēm.